vai garām braucošajiem cilvēkiem ir jāredz tie, kas sēž uz tiesu? Es domāju, ka nē. Es esmu praktiķis. Labi risinājumi tika draņķīgi prezentēti. Nav tā, ka tikai abstrakti man tā likās un 7 mēnešus mokoties ar skicēm un nokausējot pasūtītāju, es beidzot sapratu, ka man būs skīna fasāde, bet šo lēmumu varēja pieņemt 2. nedēļā. Visu uzreiz var pateikt 9 no 10, kad tā ir Zaha Hadida. Bet ja katru semestri nāk citi cilvēki no darba brīvajā laikā un stāsta kaut kādas jautras atgadījumus no savas dzīves par to, kā viņiem ir bijis viņu praksē, Latvijā šis lauks netiek attīstīts, savā ziņā tiek apkarots. Esiet sveicināti, podkāstu viesi. Es esmu Artūrs, šī podkāstu vadītājs, un šodien saruna ir, jāsaka, zināmā mērā turpinājums, ja es gribētu teikt, arī atbilde nesen notikušajai Latvijas Arhitektūras Savienības iniciatīvai Arhidomas, kas, jāsaka, ir lieliska platforma, kas veicina diskusijas arhitektu starpā. Un vienā no aizvadītajām 2025. gada marta diskusijām mūsu šīs dienas podkāstu viesis Ingurds Lazdiņš bija orators. Saruna bija par arhitektu radošajām metodēm un principiem, kas, teiksim tā, tiek formulēti mūsdienu arhitektu valodā. Un mēs vēlamies, teiksim tā, šo tēmu nedaudz paturpināt, arī tos jautājumus un tos diskusiju punktus, kas raisījās arī varbūt tieši pēc tās sarunas. Un šīs sarunas gaitā tika secināts, ka tieši šī principu un metožu izvēle nosaka arhitektu risinājumu kopumu un attiecīgi definē arhitektūras ietekmi uz vidi un sabiedrību. Un, tātad vēlos pirmām kārtām iepazīstināt ar mūsu viesi, Ingurdu Lazdiņu, kurš ir praktizējošs arhitekts ar daudzgadēju pieredzi, kā arī ir bijis pasniedzējs Rīgas Tehniskajā universitātē 2 periodos, kā mēs noskaidrojām. Un arī, kā mēs redzam, arī brīvajā laikā piedalās dažādās iniciatīvās. Sveiks, Ingurd! Sveiki visiem! Jā, tad varbūt pirms mēs pievēršamies diskusiju daļai, varbūt mēs varētu vienkārši nedaudz iepazīties ar vispār šīm te radošajām metodēm, jeb rastriem, kā tās tik dēvētas. Un, Ingurd, varbūt tāds neliels ievads un ieskats klausītājiem par to, kas tad notika. Man vienmēr šķitis arhitektūrā svarīgi un interesanti ir tas, ko var formulēt tādā vienā jautājumā, kāpēc konkrētajam arhitektam, konkrētajā vietā, konkrētajā laikā māja, ko viņš uzzīmē, izskatās tāda, kā viņa izskatās. Un, piemēram, ja 2 arhitektiem uzdod to pašu uzdevumu, tad parasti iegūst 2 atšķirīgas mājas. Tātad katrs arhitekts iet kaut kādu savu ceļu. Un, Artūr, kā tu arī teici, no tā, kādā veidā viņš strādā, ir atkarīgs arī tas, ko klients un sabiedrība iegūst. Un tāpēc ne tikai viņam pašam ir svarīgi, kā viņš to darbu veiks, iedziļināties mazliet savā domāšanā un saprast, bet faktiski tas ir arī pamats, lai par arhitektūru runātu un arhitektūru izprastu, varētu analizēt un nonākt pie apzinātas kvalitatīvas arhitektūras kritikas. Un arī šī diskusijā Arhitektu savienībā mēs ātri vien pamanījām, 15-20 cilvēki, ir tēma, ir tēze un tad ir viedokļi. Un tie viedokļi bija tādi, ka katrs to lietu redz mazliet savādāk. Vienam būtisks šķiet emocijas un psiholoģija, un citam krāsas un konteksts, un vēl cits saka vārdu formveidi, kas patiesībā ietver apmēram 7 vai 17 kritērijus, jo formveidi ir ar visu saistīti. Un tā mēs ātri nonācām pie tādas atziņas, ka tas, kā mēs runājam un domājam par arhitektūru, patiesībā ir svarīgi. Tā ir lieta arī, ko varbūt studentiem varētu mācīt, vairāk vai mazāk koncentrētā formā, kā variantus, ka par arhitektūru var domāt tā. Bet citi autori, citi arhitekti citā laika periodā
savus darbus veica pēc šādiem un šādiem kritērijiem. Un vieni no otriem atšķīrās. Tie vēlākie izmantoja iepriekšējo pieredzi, bet tas viss ir runa par viņu darbu metodi, kā viņš šīs mājas radīja. Tā kā faktiski tas varētu būt autonoms arhitektūras teorijas joma. Pasaulē viņa ir atpazīta, atzīta. Mazliet sagatavojoties, es varētu saukt 3, 4, 5 autors, kas par to ir rakstījuši darbus un veikuši gan publikācijas, gan prezentācijas. Latvijā šis lauks netiek attīstīts, savā ziņā tiek apkarots. Tiek novērtēts kā neatbilstošs datu zinātnes vai faktu zinātnes parametriem. Faktu zinātne ir tā, kas apkopo. Visas enciklopēdiskās zinātnes ir faktu zinātnes, jo fakti ir negrozāmi un viņas ir ļoti viegli apkopot. Būtībā tiek radīts datubāzes, uz kur pamat kāds izdara secinājums. Bet ir arī citas jomas, ir aktīvi dinamiskās jomas, tādas, kas pēta procesus, kas pēta, kas no kā izriet, kas ar ko ir miedarbībā, kāda kuram ir tā radošā filozofija. Kāda ir teorētiskā bāze, kuriem veidojumiem arhitektūra. Tas ir pilnīgi cits lauks, un par to būtu jādomā. Un man personīgi patīk tāds termins kā arhitektūras topoloģija. Un, ja mēs iegūglējam, kas ir topoloģija, tā ir orientēšanās zinātne. Par topoloģiju kā zinātne ir spēja orientēties nepārtrauktībā. Arhitektūra faktiski ir liels, mūsdienās tuvu bezgalīgs iespēju lauks, kurā katrs arhitekts var, kā es saku, māju gan uzmūrēt, gan sametināt, gan prototipēt, printēt, gan izveidot no stikla šķiets, gan būvēt kokā, gan, ja galīgi neturās, pielīmēt vienu konstrukciju pie otras, un viņi tomēr turās. Ja, tad arhitekta lauks ir milzīgs. Agrākajos gadsimtos tā nebija, kad vēsturiskie stili parādījās un viņus pēc tam atpazīt. Faktiski katrs vēsturiskais stils balstās uz tā laika būvtehnisko paņēmienu kopumu. Tai laikā, kad būvēja romānikas stila būves, nevarēja uzbūvēt gotikas stilu būvi, jo nebija tievās arkas, nebija ribotās vēlves un vēl virkne citu atklājumu, kas nāca tikai ar laiku. Un tagad mūsdienās mēs dzīvojam laikā, kad gribās teikt, ir varbūt tāda iluzora sajūta, ka visi atklājumi ir izdarīti. Protams, ka ne jau visi, bet tā tehniskā bagāža, iespēja bagāža ir milzīga. Un reizēm tas var radīt apjukumu sajūtu lietotājos. Tas var radīt apjukumu sajūtu reflektantos, tajos, kas grib apgūt un iemācīties šo jomu, kas saucās arhitektūra. Jo ļoti svarīgi ir, kā mēs viņā orientējamies, kā mēs pēc kopsakariem, ko izvēlamies, ko ar ko sasaistām. Un tas ir tas, par ko varētu runāt. Rastri, pavisam īsti es pateikšu tādu lietu. Rastrs, mēs zinām, kas ir rastrs. Tas ir tāds tā kā sietiņš vai filtrs vai binārais kods, arī perfokartrs ir sava veida rastrs un tā tālāk. Tas ir kaut kas tāds, kā mēs varam uz pasauli paskatīties. Caur šo rastru redzot, mēs redzam ailes, ja mēs viņu nobīdam, ailes aizvarās, mēs viņu neredzam. Tas ir mans tāds viņa pielietojums arhitektūras analīzē, mans mazs izgudrojums, ko es 98. gadā uzsākot maģistra darbu arhitektūrā pats priekš sevis nodefinēju, ka mēs uz māju paskatoties, mēs varam redzēt, ka mājai, piemēram, ailas ir novietotas vertikāli vai ailas ir nobīdītas. Tātad nobīdītas ailas ir paņēmiens, kuru kāds arhitekts ir lietojis fasādes sakārtošanai. Un patiesībā es gribu uzreiz pateikt vienu lietu. Es gan Arhitektu savienības diskusijā, gan pašlaik es runāju tikai apzināti norobežojoties tikai par formālajām ēkas veidošanas principiem. Piemēram, ailas nobīdītas, trešā stāva telpa izbīdīta, otrais stāvs nobīdīts pret trešo stāvu. Tie ir formāli principi, kas palīdz vairāk vai mazāk veiksmīgi veidot ēkas apjomu. Piemēram, var pielietot fasādi brīvstāvošo, pašnesošo kā skinu. Tātad ādas, plēves fasādes, kas var būt no tīkliem, varbūt no rastriem, varbūt perforētas, bet visām šīm fasādēm ir iezīme, ka tie arhitekti, kas viņas pielieto, ka viņas ir nenesošas. Viņas var noņemt,
Un mājas funkcijas nekāda nemainās. Ne siltumizolācija, mazliet izgaismojums, bet ne telpu lietojums, ne parametri, nekas. Skinu fasāde ir pievienota. Tātad tas ir tāds paņēmiens, ko daži arhitekti lieto, daži nē. Un tad, ja mēs šos formālos paņēmienus savā galvā drusku vairāk strukturējam, drusku nodalām vienu no otru, reizēm ir vieglāk saprast, ko mēs paši darām. Tāpēc man tas šķiet vērtīgi. Jo nav tā, ka tikai abstrakti man tā likās un 7 mēnešus mokoties ar skicēm un nokausējot pasūtītāju, es beidzot sapratu, ka man būs skina fasāde. Bet šo lēmumu varēja pieņemt 2. nedēļā. Vai mēs šajā objektā Vecrīgas centrā lietojam skina fasādi vai nelietojam? Ailes nobīdam vai atstājam vertikāli? Tie ir lēmumi, kas ir jāpieņem arhitekta darbā. Nu, lūk, un to ir vieglāk saprast tad, ja arhitekts pats ir praktizējošs, un viņš saka, jā, vispār ir interesanti šitā paskatoties uz to, kļūst skaidrāk, kļūst vienkāršāk. Jā, es šo lēmumu varēju pieņemt jau radošā darba sākumā, bet ja zinātnisko darbu un mācību procesu vada mācību spēki, kuri paši neprojektē, kuri ar to nesaskarās. Nu, protams, ka viņiem ir daudz vieglāk klasificēt un novērtēt doktora darbus, kas vēsturiskos datus arhivē un pagriež jaunā plāksnē, kaut kā tur apkopo kultūras būves Latvijas vēsturē vai konkursu skaits Latvijas vēsturē. Tie visi ir arhīvu dati. Tam nav tieši sakara ar arhitektu radošo darbu, kādu mēs to pazīstam. Ja arhitektu salīdzināt ar ķirurgu un krūšu kurvis ir atvērts, tad arhīvu dati neko nepalīdz. Tanī brīdī ķirurgam ir jāpieņem lēmums, vai viņš lieto saspiedēju, vai viņš lieto atvilcēju, vai viņš griež ar skalpeli, vai viņš griež ar lāzeri. Man tas šķiet interesantāk arhitektūrā. Es esmu praktiķis. Tā atkāpe par sarunu, kas bija Arhitektu savienībā. Jā, nenoliedzami. Bet tomēr man tā klausoties, man liekas, tā pirmā daļā tu minēji diezgan daudz par to iedarbību uz lietotāju, to teorētisko pusi, par to, kā par šiem rastriem, kā lūkoties uz pasauli. Un tā otrā daļa tomēr aizgāja vairāk par tieši šīm te formām. Un tad man tas jautājums ir, varbūt, kur ir tā sasaisti, kur tās novīdīs? Interesants jautājums, bet es atbildēšu diezgan radikāli. Nu kā? Forma jau nemainās no tā, kā tu viņu nosauc. Forma ir tā, par kuru arhitekts uzņemās atbildību, bet rastrs ir tas, kas viņam palīdz runāt par šo lietu, ko viņš ir uzbūvējis. Rastrs ir tikai jēdziens, priekšlikums. 18 no 20 arhitektiem var pateikt, mums nevajag tādu jēdzienu, mēs tāpat zinām, kas ir kas. Bet tad ir jautājums, kā mēs analizējam, kā mēs strukturējam mūsdienu arhitektūru. Un tas nav viegls jautājums, tas nav viegls uzdevums runāt par arhitektūru. Un Arhitektu savienība šī diskusijā lieliski parādījās, ka cienījām kolēģi Uldis Lukševics vienā pusē. Un, labi, es pašlaik uzreiz neatcerēšos visus nosaukt 2, 3, 4 cilvēkus kreisā pusē. Un viņi katrs saka, nē, zilonis ir tāda kolonna. Un otrs saka, man liekas, ka zilonis ir tāda kā virve. Un trešais saka, nē, šļūtene. Un ceturtais saka, nē, tādas lielas plakanas. Mēs katrs runājam par savu. Un vismaz vienas diskusijas lokā vai vienas, man gribās teikt, arhitektu izglītības, viena kursa, vienas fakultātes, vienas universitātes kursā lokā varētu būt termini, kas ir vispār atzīti, kā mēs par to runājam. Jo apjomu kompozīcija ir atzīts termins, bet apjomu kompozīcija sastāv no fona un priekšplāna, no kontrasta un konteksta, no dominances un pakārtotības, un tā tālāk un tā tālāk. Nav abstrakta kompozīcija. Kompozīcija vienmēr jāanalizē. Tur ir arī caurumi, tur ir caurspīdīgi elementi, tur ir tas, kas viens otram uzslāņojās, viens otru aizsedz, un kompozīcija kļūst daudzplākšņaina. Par to ir jāspēj runāt arī sarežģītākā situācijā. Man šis man to klausoties no vienas puses, absolūti es piekrītu, ka ir jābūt kaut kādam varbūt vienotai definīcijām vai kaut kādām, teiksim tā, spēles laukumam noliktām. Bet tāpat laikā es vienkārši, varbūt tas ir kaut kāds mans redzējums uz arhitektūru, bet tomēr šķiet, ka tas ir zināmā mērā tomēr tāds diezgan individuāls process, ne? Jo tomēr katrs no cilvēkiem, katrs tomēr to vidi un tās ēkas un to nedaudz uztver tomēr varbūt citādāk, un tāpēc varbūt arī nav
likumsakarīgi arī rodās dažādas varbūt šīs definīcijas, dažādas uztveres. Jā. Es jūtu, uz ko tas komentārs iet, un es varu tikai pilnībā piekrist, ka es apzinos subjektīvumu, es pilnīgi nepretendēju ne uz ko absolūti objektīvu vai viennozīmīgu. Un, piemēram, pēc sarunas Arhitektu savienībā par metodiku bija lekcija, priekšlasījums, tātad Māra Ābele un Mārtiņš Jaunromāns. Viņi stāstīja par savu praksi, un viņiem ir tas slavenā sarkanā, tumši sarkanbrūnā ķieģeļa māja blakus Pēterbaznīcai ar nobīdītiem stāviem un tādu siluetu. Par to viņi diezgan daudz stāstīja. Un es ar prieku un gandarījumu konstatēju, un beigās arī Mārai piezvanīju un teicu, kolosāli, es tiešām ieguvu pārliecību, ka tava metode ir pilnīgi savādāk. Jūs domājat pilnīgi savādāk par arhitektūru nekā es domāju, un viņi lieto šo vārdu formveide. Formveidē. Lai Dievs atpestī, viņiem ietilpa viss, sākot ar ķieģeļiem, palodzes formu, ornamentu, logu izvietojumu, un tā bija formveide, kas aizņem 6 līdz 12 mēnešus. Tas ir fantastisks process un ir kolosāli, ka arhitekti tā strādā. Bet es Mārai teicu tādu teikumu, bet gadījumā, ja piemēram, vispirms tiek galā ar stāvu skaitu, tad izlemj par ailām, tad nobīda siluetu un pēc tam piemeklē ķieģeli, iespējams, ka šo ceļu var iziet 3 nedēļās. Vai varbūt algoritmizēt? Tas, par ko es runāju, ir viegli algoritmizēta tāda darbošanās schēma. Un man liekas, ka studentiem, kas eventuāli varētu būt, piemēram, ķirurģijas studenti vai arhitektūras, ir svarīgi zināt, ka šo operāciju var veikt ar tādu metodiku, tādu. Viņas iepazīst. Un tad viņš diplomdarbā saka, nē, man ir pilnīgi cits paņēmiens, un es ar to nobeidzu augstskolu, ka es to šuntēšanu veicu savādāk, tā sirds operācijā. Bet tāpēc ir jāzina, kādas metodas ir pielietotas. Un runa ir par to, ka mani tik daudz neinteresē stili, mani vairāk interesē, kā kurš arhitekts strādā. Un piemēram, es uzreiz improvizēšu, teikšu Stevens Halls, un uzreiz acu priekšā ir 4 grāmatas no Stevena Halla, un mēs apmēram iedomājamies, kā šo uzdevumu, izaicinājumu veids Stevens Halls. Bet ja blakus noliek, Meinharda Gerkānu vai tagad jau Nelaiķi vai kādu citu slavenu Amerikas arhitektu. Es negribu minēt Zahu Hadidu, arī Nelaiķi, tāpēc, ka varbūt tas ir pārāk bieži pielietots salīdzinājums, ka viņai ir tik izteikts stils. Un ko mēs zinām par to? Mēs zinām, ka šis arhitekts neatkarīgi no uzdevuma, atnākot tai vietā, noliks māju, kas ir atpazīstama viņa māja. Visu uzreiz var pateikt 9 no 10, kad tā ir Zaha Hadida. Tātad faktiski svarīgāk ir, kā šis arhitekts šo objektu rada. Es uzskatu, ka izglītots, advancēts pasūtītājs, arī pašvaldība, pasūta procesu. Un viņiem ir apmēram ekspektācija, ko viņi saņems rezultātā. Viņi tie, kas negrib Zahas Hadidas, Patrika Šumahera stila māju, viņi nepieļaus, ka viņi slēdz līgumu. Nedaudz paturpināt šo pašu tēmu. Vai tavuprāt, arhitektūra ir būvmāksla, vai tomēr tas ir tāds loģisks process? Ja es teikšu dzīvesveids, es nebūšu atbildējis. Arhitektūra arī dzīvesveids, tāpēc, ka no tā nekur aiziet nevar vienalga, kur tu aizbrauc, ko tu redzi. Man pirmkārt interesē, kā tas turās kopā, tad man ir fantāzija, kā tas ir radies, un tad man ir vērtējums, vai es tā gribētu, lai tā ir. Un arhitekts no tā nav atbrīvots. Vai arhitektūra ir būvmāksla? Es domāju, ka agrākajos gadsimtos ilgstoši tā pārsvarā bija būvmāksla. Pašlaik tas ir jau mazliet cita veida, komplicētāks izaicinājums. Tas nav saistīts tikai ar būvniecību. Tātad tur ir visi sociālie aspekti, konteksta aspekti, vides aspekti un ekoloģiskie un dažādi funkcionālie aspekti. Tātad arī arhitekts dod scenāriju, kā māja. Būtībā man ļoti patīk tāds salīdzinājums, ka arhitekts tā kā veido tā kā kulises.
Es tā savas mājas reizēm iedomājos. Es nevaru cilvēku vietā dzīvot viņu dzīvi, bet es iedodu viņiem vidi, kurā viņiem ir iespēja izspēlēt savus scenārijus. Vai tie ir teātra apmeklējumi, vai tā ir ģimene pāris, vai tie ir bērni skolā. Bet viņiem tiek radīts ietvars, un tur notiek viņu cilvēciskā dzīve ar visām nejaušībām. Tātad, vai tā ir būvmāksla? Es domāju, ka scenogrāfija nav būvmāksla. Es domāju, ka es kā arhitekts vairāk jūtos scenogrāfs. Un patiesībā mani mazāk interesē, kā mana māja projektētā izskatās. Man vairāk interesē, kā viņu jūt cilvēki, kas viņā ieiet un viņu lietotu tad, kad viņi ir uzbūvēti. Bet vai šo var izvērtēt žūrijas komisija? Tur ir tāda liela pretruna, jo žūrijas komisija bieži vien pēc tam ir tāda sajūta, ka viņi novērtē skaistāko bildi, skaistāko māju. Protams, viņi runā, būs labi arī lietotājiem, un viņi tā saka, bet viņi neiedomājās to skatu, kad realizēt šo projektu. Tur ieejot iekšā gaisma iespīdēs, un būs tieši tāda sajūta, un no rīta nākot uz skolu būs viena sajūta, vakarā otra. To nav iespējams konkursu projektā izstāstīt. Piemēram, bija tāds konkurss pirms steigas, tātad blakus, uz Brīvības ielas blakus VF kultūras pilī. Tagad tur ir uzbūvēta tā ļoti slepenā, baltā, ļoti neglītā, noslēgtā māja, kur bija velotreks un 16 ozoli ļoti resni, ko nozāģēja. Ja? Un tai vietā bija konkurss par tiesas ēku. Neatceros, vai tā bija apgabala tiesa vai kas, bet augsta ranga tiesa. Un tas, kādu to māju uzbūvē, manā prātā, svarīgi ir, kā jutīsies atbildīgie, kas iet uz tiesu, kurus tiesās. Viņi kāpj pa lielām trepēm, nonāk zālē, un tur viņus tiesās tie, kas ierodās paši. Tie, kurus atved, par tiem nav jautājums. Tur viss ir atrisināts. Ja? Un tad nāk advokāti, un tad nāk skatītāji, un tad nāk ģimenes locekļi. Respektīvi, man liekas svarīgi radīt šo vidi, kurā tik ļoti sakāpināts cilvēciski dramatisks process, kā tiesa notiek. Kur būs dienas gaisma, kur ir paplašinājums, ko viņi redz, kā viņi virzās uz to, vai to vērtē žūrija, es nezinu. Es varu pateikt, kāds darbs tanī reizē vinnēja. Tanī reizē vinnēja darbs. Šī podkāstu formātā nav paredzēts ilustrācijas, bet tur ir tā, kad Brīvības iela šeit, un tad bija tāda liela stikla vitrīna, tā kā liela veikalam, un tad, kad no tā vestibila ieiet iekšā, tad bija tāds gaitenis, kas veda uz nekurieni, un ap viņu bija kabineti. Es drusku pārspīlēju, bet tas viss bija ietverts mājas apjomā. Respektīvi, tur scenārija nebija vispār. Bija vitrīna pret ielu, kas, manuprāt, vai garām braucošajiem cilvēkiem ir jāredz tie, kas sēž uz tiesu? Es domāju, ka nē. Kaut kāds kaunināšanas. Es nezinu, jā, bet es tādu vitrīnu nemūžam neliktu. Bet tas strupceļa gaitenis, tas bija kaut kas tik fantastisks, un žūrija nobalso šito būvēsim. Strupceļa gaitenis, kas aizved pie durvīm visās pusēs. Var to arhīvu materiālu paņemt augšā, tas ir kaut kāds 11. 13. gads konkursam apmēram tā, es iedomājos. Tā kā tie žūrijas ceļi un realizētāji ceļi ir neizdibināmi, arhitekts var tikai piedāvāt to vidi, ja viņi tiek atpazīti un ir iespējami realizēt. Jā. Man vēl viens jautājums no sarunas paša sākuma bija tieši par šo teorētiskās arhitektūras pusi un par to, kā tomēr mums ir jārunā, par to mums ir jāsaprot gan tās metodas, gan tā lietotāja sajūtas un citas lietas. Vēlams, no otras puses paskatīties. Nevis, kā man patīk, bet kā jutīsies tas cilvēks, kas no iekšpuses skatīs. Absolūti. Un šajā kontekstā es domāju, ka Latvijā izglītības sistēmā tomēr dominē šī tehniskā arhitektūra, kur tagad sāk dominēt ekoloģiskā, utilizējumā un Bauhaus arhitektūra. Un es vēl neesmu dzirdējis, kā šie aspekti, iepriecina to lietotāju. Bet tas mans jautājums ir industriālajā aspektā, sabiedrības industriālajā. Jā, mans jautājums vienkārši ir par šo, ka tā ir jau tādas iedīgļi, tā šī jaunajai arhitektūras skolai, kurai Latvijas Mākslas akadēmija, taču tāda gala rezultāta tam nav redzams. Bet vai jūs redzat, ka Latvijas arhitektūrā un izglītībā tieši varbūt trūkst kaut kādas studentu prasmes runāt par arhitektūru, saprast, tos
kaut kādas dziļākas domas par to tiešo būvniecību un par tiem daudziem aspektiem, ko jūs minējāt arī iepriekš. Un vai varbūt ir vajadzīga, teiksim, tāda varbūt vēl viena arhitektūras skola, kur pievērstos vairāk teorētiskajai pusē? Tas nāca ļoti plašs jautājums. Jā. Kaut kā pārcelt divos punktos. Pirmais punkts ir tāds. Es neteiktu, ka par arhitektūru nemācu runāt. Tad, kad es biju mācību spēks, zīmīgi bija tas, ka arī jebkuru kursa darbu katram ir 7 vai 12 minūtes, un viņš viņu prezentē. Tur bija kolosāli, varēja redzēt to, ka labi risinājumi tika draņķīgi prezentēti, un otrādāk nemanāmi projekti caur saprātīgu prezentāciju un akcentiem iegūst augstāku novērtējumu un tiek labāk atpazīti un izprasti. Prezentācija tātad viņa tiek trenēta. Nav tā, ka netiek, bet tas, kas netiek trenēts, es domāju, ka mēs neatradīsim priekšmetu, kas arhitektūru analizētu. Varbūt kādam tas nepatiks, ko es pateikšu. Piemēram, kad jauno laiku arhitektūras priekšmetam, jauno laiku arhitektūrai mainījās atbildīgais pasniedzējs mācību spēks. Mans ierosinājums bija tāds, ka caur to varētu mācīt šo projektēšanas metodiku, jo tas, kas ir noticis no 1920. 30. gada līdz 2020. Tas viss mums ir pilnībā saprotams, jo tā ir mūsu pašu civilizācija. Viņa ir ļoti līdzīga tai, kurā mēs dzīvojam. Pašlaik tas nav 16. gadsimts, 16. bija savādāk. Vieni mūrēja un mira, citiem tas piederēja, bet viņi tur nedzīvoja. Tas ir pilnīgi cita arhitektūra. Mums nav vajadzības šai brīdī izprast, kā būvēja templis, varbūt tik ļoti, kā izprast, kas ir noticis pēdējos 100 gados. Ja? Un mācoties šo arhitektūru, students varētu iegūt ieskatu dažos atšķirīgos domāšanas veidos, koncepcijās, principos, prioritātēs un tā tālāk. Tātad vēsture caur nākotni. Ko nākotnē pielietosim no tā, ko izprotam pagātnē. Un lūk, arhitektūru analizējot, runājot savstarpēji saprotamos terminos, runa par sintaksi, tātad burti, skaņas, simboli, vārdi, teikumu uzbūve. Tas pats piemīt arhitektūrai, gan mūzikai, gan arhitektūrai piemīt viņas iekšējā uzbūve. Par to ir jārunā. Tā ir viena lieta, kas izpaliek, pietrūkst. Un otra lieta, ko vēl būtu jāmāca, es domāju, ka ļoti būtu jārunā par biznesu, par naudu, par uzņēmēju darbību un atbildību. Tad būtu jārunā par autortiesībām, radošo darbu un to, kam tas pieder un kas to ietekmē. Un tad būtu jārunā par psiholoģiju, kā vispār to paskaidrot klientam, kas tagad notiks. Forši, ja klients ir tā emocionāli iesaistīts un viņš, teiksim, bieži vien izvēlās to arhitektu, ar kuru viņš redz, ka viņš vairāk var ietekmēt vai ar kuru viņam labāk saskan, bet viņš jau nezina, kāda būs māja. Es esmu redzējis konkrēti, atkal varētu saukt faktus, piemēram, tāda situācija, kad ir aptauja, klients izvēlās arhitektu, viņš saka, mēs labprāt ņemtu jūs, bet jūs esat 10 000 dārgāk un mēs tomēr ņemsim šito arhitektu. Un šitas arhitekts ir smuku frizūru un smuki runā un tā, un viņš ir 10 000 lētāks. Kas ir 10 000, kad ēkas būvniecības izmaksas ir 1,6 miljonu tāmē? Ja? Konkrēti šis klients beidz ar pilnīgu bankrotu. Objekta projektēšana no gada pārsviedās uz pusotru gadu. Viņš maksāja procentus par aizdevumu, kuru bija paņēmis, bet nebija izlietojis. Un beigās projekts netika saskaņots, un viņš dabūja pārdot zemi kopā ar nepabeigtu projektu, kurš ne tikai nav saskaņots, bet nav saskaņojams. Tur bija vēl 2-3 ekspertīzes, lai konstatētu, kā viņu var saskaņot. Viņu nevarēja saskaņot, bet sākumā bija izvēlēts komfortabla komunikācija, simpātiski jauna sieviete, kas labi taisa interjerus, bet man bija iespēja tam cilvēkam jautāt, bet vai viņai ir miljonu objektu pieredze? Es nezinu, vai viņš to pajautāja vai nē. Labi, un te ir runa par to, ka tā ir tā psiholoģija. Gan pasūtītājiem būtu jāiet kursos,
Ja man kādreiz būs mans podkāsts, tad tas būs par tēmu. Ja jūs gribat pasūtīt māju, vispirms parunāsim par to. Es varu pastāstīt, kam pievērsiet uzmanību. Ja? Ļoti laba koncepcija, vai ne? Un tieši tāpat arhitektiem būtu jāiet, jo redzēt, piemēram, jaunie arhitekti un pirmajos projektos, viņam seja sarkana, viņš knapi valda asars, jo viņš nesaprot, kas tagad notiek. Viņš ir uzzīmējis, bet tas netiek pieņemts, un kā tagad pa nakti to visu izlabot. Bet tā ir normāla tehnoloģija, tā ir darba tehnoloģija. Par to arī varētu runāt, to varētu mācīt. Labdien, jūs esat 4. kursā, tagad jums ir fakultatīvi, jūs varat izvēlēties, kā patstāvīgi veidot praksi nākamajos 3 gados pēc augstskolas beigšanas. Par to ir jārunā. Tātad tas ir vēl viens lauciņš, kas varbūt netiek tieši tā mācīts. Nu jā, tas tā maza improvizācija par mācīšanas tēmu. Jā. Bet sarunas notiek, un svarīgi ir termini un uzbūve, kā mēs to apspriežam un analizējam. Ko mēs analizējam, kam mēs pievēršam uzmanību, jo labāk veidojās diskusija un jo labāk ir arhitektūras kritika un teorija. Bet jūs uzskatāt, ka jūs bijāt pasniedzējis Rīgas Tehniskajā universitātē līdz 2012. gadam? Pēc atmiņas apmēram tā starp 2001. un 2003. gadu. Jā. Tika sagatavoti tādi mūsdienu arhitekti kā Māra Ābele, Mārtiņš Jaunromāns, kā Miķelis Putrāms, Linda, pazud uzvārds. Tātad Miķelis un Linda, kas ir Made, un tā tālāk. Un vēl daži labi arhitekti. Tas bija tāds jauks, ļoti spēcīgs kurs. Kaut kā tas viss tā labi izvērtās. Un pēc tam es esmu strādājis par mācību spēku no apmēram 17. līdz 19. 20 gadam. Jā, 23 gadus vēlāk. Jā, un tas mans jautājums ir vienkārši, šajā laikā, tieši man šķiet, ka tieši pēdējos gados ir arī nomainījusies vadība, tagad jau arhitektūras fakultātes kā tādas vairs nav, tagad mums ir arhitektūras un dizaina institūts Rīgas Tehniskajā universitātē, un arī tur tiek, teiksim. Viņi apvienojās ar tekstilniekiem, ar tekstilmākslas ražošanas fakultāti. Jā, ar visiem dizaineriem, jā. Un it kā ir Linda Krūmiņa, fantastiski. Es atvainojos, ka es iejaucos. Man ir tāda īpašība, ka man ir telpiskā uztvere, iztēle, un es atceros lietas kopsakaros un telpiski un ģeogrāfiski labi, bet vārdi, uzvārdi nav man stiprā puse, un nākot iekšā man nācās paskatīties telefonā tā uzvārdu, un tagad es aizmirstu Lindu Krūmiņu, ko es zinu. Pēdējos 25 gadus man var naktī pamodināt, un es zinu, kad ir Miķelis Putrāms un Linda Krūmiņa, bet reizēm tas izkrīt no prāta. Un, tas jautājums ir, kad pēdējos gados šķiet, ka tomēr notiek kaut kāds varbūt mēģinājumi radīt kaut kādas pārmaiņas un izmaiņas. Es saprotu, ka varbūt tas varbūt mans jautājums ir, vai viņas ir jūtamas. Vai jums ir zināms virziens kādā? Tas, ka izmaiņas var radīt, man par to nav šaubu, bet vai jums ir priekšstats vai savs vērtējums, kādas ir tās izmaiņas pēdējo arī 2 gadu laikā un gadu laikā? Arhitektūras fakultātē. Vai tur vairāk runā par projektēšanas metodiku, par projektēšanas darbu, vai tur ir vairāk pastāvīgu, regulāru, ilgtermiņā praktiķu klātbūtnes projektēšanā, vai projektēšanas stundu skaits ir pietiekams? Un kāpēc es to jautāju? Ja mēs ietu slimnīcā un saprastu, ka ķirurgi vispār raksta zinātniskos darbus par medicīnas vēsturi, ieklausieties, ķirurgi, kur jūs tagad nodaļā, viņi zinātniskos darbus aizstāv par medicīnas vēsturi un par ķirurga tērpa higienas aspektiem un dezinfekcijas aspektiem vēlīnajos viduslaikos. Tā kā es domāju, ka prakses skolai, prakses profesijā būtu jāmācā praktiskas lietas pirmkārt. Un, ja jūs sakat pārmaiņas, es pārmaiņām ticētu tad, kad es redzētu, ka 3/3 nedēļas ir projektēšana. Un ka projektēšanu vada speciālists, kurš viņu vadīs arī pēc pusgada un pēc gada. Jo tikai tas darbnīcas vadītājs, meistardarbnīcas vadītājs, projektēšanas grupas vadītājs var vienīgais ar savu 20, 30 gadu pieredzi zināt, ko viņš šiem jaunajiem speciālistiem kādā secībā ir izstāstījis. Bet ja katru semestri nāk citi cilvēki no darba brīvajā laikā un stāsta kaut kādas jautras atgadījumus no savas dzīves par to, kā viņiem ir bijis viņu praksē, tas noteikti neveido secīgu, saistītu, nobeigtu izglītības ainu. Meistardarbnīcas bija viena no lietām, par ko, kad Savienības prezidents no 2000. līdz 2010.
No 98. līdz 2006. bija Juris Poga, bija plāns izglītību pārvērst vai atgriezt pie tā principa, kāds bija Latvijas laikā, ka bija 2-3 meistardarbnīcas un pēc tam 4, kuras katru meistardarbnīcu vada viens arhitekts. Un tad mēs zinām, ka šī gada, piemēram, kurs, viņi ir vairāk uz neoklasicismu vai viņi ir vairāk uz rekonstrukcijas pārbūves specializāciju, līdzīgi kā teātriem. Taču ir teātriem, ka šis gads ir jaunā Rīgas teātra izlaidums, un viņu gatavo tā, lai tas būtu saprotami gan režisoram, gan skatītājam, gan pašam aktierim. Ja viņš negrib būt jaunajā Rīgas teātrī, bet grib Dailē, es atvainojos, viņš pagaida gadu un iestājās Dailes kursā. Bet tāpat varētu būt ar arhitektūru, un tāpat arī ir bijis. Un noteikti varētu būt speciālisti, kas gribētu kursu vadīt, varētu būt konkurss uz šo vietu, un tad pats galvenais. Nevis tāpēc, ka kādam patīk, bet pats galvenais tur tiktu ievērota secība, pēctecīgums un kopsakarta apgūtajā procesā. Jā, jāsaka, tagad esot ārzemēs Erasmus procesā, man ir nedaudz arī izdevies izbaudīt to, kā strādā šīs meistardarbnīcas. Jā, tur restīvi kādā no ārzemju augstskolām ir līdzīga schēma. Man, šobrīd es studēju Mīnhenes Tehniskajā universitātē. Vācu valoda pašam laba? Vācu valoda. Ja tur viss pietiek ar angļu? Tur pietiek, tur ir ļoti starptautiski. Jā, okay. Un tur tieši ir šī sistēma, kad tur ir kopā, protams, augstskolas izmērs ir krietni lielāks un ir vairākas tās meistardarbnīcas. Un tad līdz ar to ir šis 1 vai 2 vadošie arhitekti, kurie ir atkal sapulcējuši to savu komandu un tā ļoti, tāda skaidra varbūt identitāte un tas varbūt vēstījums vai tas, ko viņi mēģina ar to panākt, kas tiešām šķiet tāds, varbūt, kaut kāda virziens trūkums varbūt ir kaut kādā mērā jūtams. Ja tas jautājums par to, kas šķiet vai... Arhitekta, projektētāja augstskolā, fakultātē pietiekam laiku un pietiekam strukturēti pievērš arhitektūras projektēšanai, tad es teiktu, ka pārmaiņas ir pamanāmas un viņas ir tajā virzienā, kas dod rezultātu gan sabiedrībai, gan tā. Bet visi pārējie ir vai vairāk teorētiski, vai vairāk vēsturiski, vai vairāk atbalstoši, informatīvi, piesātinoši. Ļoti skaisti ir, kad runā par sabiedrības attīstību un tendencēm un mikrorajoniem un ielām un zaļajām zonām. Bet paliek jautājums, kas to realizēs konkrētā projektā un kā tas projekts būs novadīts. Jo arī to apmaksā fondi, un arī fondi grib, lai pa etapiem, sākot no meta, no skiču stadijas, finanses būtu aplēstas, termiņi būtu apjēgti, uzbūvēt to varētu termiņos. Un, lai tas ir profesionāli, kvalitatīvi padarāms tas darbs. Kur ir tie speciālisti, kas to projektēs, kas to padarīs un lai būvnieki var padarīt? Tas nav īsti skaidrs. Bet tā filozofēt par tēmu, ka tam ir ietekme uz sabiedrību, ļoti labi. Es teiktu, ka tie ir sociāli antropologi vai sociāli arhitekti, kas filozofē par ietekmi uz sabiedrību. Man vairāk interesē, kāda ir viņa ietekme uz tās dokumentācijas saturu un struktūru, ko viņš izdod. Es kādreiz studentiem vadīju tādu ārpus tātad neobligāto lekciju, kas saucās, ko jums nestāsta mācību spēki. Tātad, labdien, jūs šeit esat 3. kursā. Es mēģināšu 2 reizes 2 stundās izstāstīt to, ko jūs neesat dzirdējuši iepriekšējos 3 gados. Par to, kā ir jāprojektē pakāpieni, par to, kāda ir labiekārtojuma principi, ar ko izmēru likšana labiekārtojuma projektā atšķirās no izmēru likšanas būvprojektā, un būvprojektā savukārt no rekonstrukcijas vai interjeru projekta. Tie ir pilnīgi citi izmēru likšanas principi. Tālāk. Nedomājiet, ka būvprojekts ir kaut kas tāds, kas ir viens gabals, jūs viņu izdarat tā, un viņš šeit ir. Būvprojekts ir pa etapiem. Izmēru likšana katrā no etapiem ir savādāk. Tad, kad es kā biroja vadītājs un, teiksim, mana pieredze vadīt biroju ir no 35 līdz 1 cilvēkam. Pašlaik mans izmērs ir 3 cilvēki, bet līdz 2008. Gadam tie bija 33 cilvēki birojas. Respektīvi, par tiem etapiem ir tā, ka tad, kad pretīm ir cilvēks un viņš saka, man ir 1,5 gads laika, es esmu aizņēmies naudu, tas maksā dārgi, es gribu viņu realizēt, ir jāsaprot, ka skiču stadijā izmērus liek tā, lai varētu noteikt daudzumus aptuveni. Un tad
nākamajā stadijā, kas ir saskaņošanas stadija, liek tā, lai redzētu, ka ir ievērota normatīva attāluma un to var saskaņot, bet vēl nevar būvēt. Tad ir būvstadija, kurā būvniekam nodot galvenos principus, tad ir asis, piesaists un tā tālāk. Un tad tikai pēc tam nāk. Jūs visi zināt, ka ir detalizācija, bet detalizācijā ir divi novirzieni. Viens ir izgatavošanas detalizācija, otrs ir montāžas detalizācija. Jūs iedomāties, nevarat, cik drausmīgi ir, kad atnāk speciālists, viņš labi zīmē, un viņš katrā no šiem daudziem etapiem pieliek visus iespējamos izmērus, kurus dators atļāva. Es saku, kur tu mācījies? Kas tev to teica? Nē, mums par to neko neteica. Jā, izmēri ir, un viņam gan skiču, gan pirmsprojekta, gan saskaņošanas, gan detalizācija. Ir viena un tie paši izmēri, un man katru reizi viņi ir jāķeksē ārā, jātērē tam laiks, jo tas rasējums nav lietojams. Un nav lietojams kāpēc? Tāpēc, kad montāžas detalizācijā pieliek tikai vienu izmēru, kā detaļa tiek piesaistīta pie ailas, pie asas vai pie konstrukcijas. Visi pārējie izmēri ir izgatavošanas rasējumā. Ja viņus sāk jaukt, tas traucē gan projektētājiem, tas traucē gan izgatavotājiem, gan tāmētājiem, gan arī būvniekam to pēc tam uzstādīt. Tā kā tās ir dažādas pasaules. Izmērs likt un treps projektēt, par to ir jādomā. Un aiz izmēriem stāv visi daudzie etapi, un vai nu apmierināts klients, vai apjucis un nokausēts klients. Interjera projekts ir labi. Kolosāli, ka kādam ir vīzija. Pašlaik šeit apakšā šī ēkā filozofa rezidencēs beidzot vestibils pirmā stāva ir iegūst to, acīm redzot tēlu un izpildījumu, kā viņš ir domāts sākumā, jo 2, 3, 4 gadus pēc nodošanas eksploatācijā nebija tā vestibila. Pašlaik ir skaisti, pašlaik ir fantastiski. Bet, lai to realizētu, lai klients to saņemtu, tur ir jāaiziet zinām secība. Tur ir izmēri, kas ir saistīti ar šo interjeru apdares uzstādīšanu, kā viņi ir uzstādīti. Tad to ir jāpārzina. Bet, ja rāda klientam bildi un pēc tam 2 gadus mēģina to realizēt, tas ir briesmīgi. Tur vai nu ir bankrots, vai arī miruši ir klienti pa to laiku jau. Jā, tad ir tas, man šķiet, ka tas arī zināmā mērā beidzās ar to, ka studenti jau studiju laikā bieži dodas strādāt. Un iegūst pieredzi, jā, kaut kādā bružājās, viņi drusku dabū brāzienu, atnāk katrs atpakaļ ar savu ziņu, bet jāsaprot, ka tas arī ir tāds viens segments, kur tu gadies, tad ja Erasmusā to apgūst. Jā, bet atkal liekas, ka tomēr studiju laiks ir ideālā variantā tas, kur tev ir tie mācību spēki, kas ir spējīgi tev tomēr tā visintensīvāk dot tās zināšanas, metodas un to, ko tu varbūt tālāk izmantos visā savā dzīvē. Tad, es nezinu, kāds varbūt ir tas jūsu viedoklis par to strādāšanu tieši studiju laikā, vai tās praktiskās zināšanas un tas tehniskums, un vai tas dažreiz neaizēno visu to pārējo, kas arī sako līdz izglītības procesam. Mana pārliecība ir, ka nav tik svarīgi, ar ko sāk izglītību 1., 2., 3. kursu, jo ir vienas augstskolas, kas sāk ar būvniecības pamatu apgūšanu un ļoti tehniskiem, praktiskiem risinājumiem, un tad pamazām pēc 3,5 kursiem, tātad pēc pabeigta bakalaura, attiecīgi 8., 9., 10. un uz priekšu semestrī, piemēram, varētu pāriet pie radošiem projektiem. Bet cilvēki vispirms iemācās ķermeņa uzbūvi, iemācās anatomiju, iemācās fizioloģiju un tad sāk operēt, mācīties operāciju. Bet ir otrs ceļš, kā piemēram deklarē arī Mākslas akadēmijā jaunais novirziens. Redzēsim, cik viņš būs jauns tad, kad viņš tiešām sāks darboties, jo jauns viņš ir jau cik 7 gadus. Kad sāks darboties, varbūt viņš būs jau pagātnes novirziens. Viņi deklarē, ka jāsāk ir ar kreatīvo, līdzīgi arī kā Risebā. Risebā viņi no 1. kursa sāk ar fantazēšanu. Viņi fantazē, tur ir milzīga brīvība, un tad biroja vadītāji kā es, un pie manis nāk no Risebas strādāt, es skatos, kurā kursā, 2. Jums jau stāsta par konstrukcijām? Nē, vēl nē. Būvmehānika jums kaut ko pateica par momentu, par lieci, par slotu? Nē, vēl nē, jā. Un viņi ir gleznotāji, viņi man stāsta, kādas viņiem ir fantāzijas, bet man to kiosku Vecrīgas centrā ir ne tikai jānoliek, jāuzvar konkursu, jāzīmē, bet viņi ir ātri jāuzbūvē. Bet ja viņam ir vīzija par kiosku, bet nav vīzija par kiosku uzbūvēšanu, tad es ceru, ka 3., 4., 5. kursā Risebā tos konstruktorus tomēr kaut kā pievelk klāt, un viņi iegūst tā zināšanas. Bet mācīt var gan tādā virzienā, gan tādā. Tas pats par sevi nav izšķiroši.
Tas varbūt ir gaumas jautājums. Un viens nāk no Lietišķajiem, un viens nāk no pirmās ģimnāzijas. Vienmēr satiekās šie divi arhitekti no diviem groziņiem. Vieni, kas izprot fiziku, matemātiku, un otri, kas nāk no gobelēniem, gleznošanas un stikla novirziena Lietišķajos. Nu, es no savām atmiņām atceros, kā tas izskatās kursā, ko zīmē vieni, ko zīmē otri. Un kurš 3 gados izkož visas puses, gan kompozīciju, gan faktūru, gan materiālu, gan fiziku, gan beigās ekonomiku un tā. Tā varbūt. Nedaudz pārlicot uz mūsu trešo tēmu, kas ir kritika. Un man šķiet, ka arī mēs iepriekš tā spriedām, ka varbūt arhitektiem gan studiju procesā, gan vispār varbūt nedaudz trūks tādas spējas analizēt. Un man šķiet, ka viens no analīzes veidiem ir tomēr arī spēja izteikt konstruktīvu kritiku, saprast, kurš risinājums un kāpēc nav labs. Un, jā, dažreiz šķiet varbūt, ka tomēr tādas, publiskas vai kaut kādas veida, kā trūkst varbūt vai nu šo prasmju vai drosmes, varbūt pat izteikt kritiku, un ka varbūt tas pat nav tādā kultūrā. Es teiktu, reizēm trūkst drosmes uzklausīt kritiku. Jā. Tas tikpat izplasīt. Es negribu dzirdēt. Jā, es nezinu, kura kritika un tiesības uz kritiku viņai būtu jāsākās ar spēju uz paškritiku. Jā. Paškritikas pamats ir uzklausīt viedokļus un lai būtu vieglāk uzklausīt viedokļus, ja man prasītu ieteikumu, es teiktu vienu lietu, nepieķeraties pie saviem risinājumiem. Ir jāsaprot, ka jebkura no tām kustībām ir iespējama 2-3 dažādos veidos. Un ja apspriešana, ja saskaņojums, ja būvnieku nosacījumi vai iespējas liek kaut ko darīt savādāk, tam nevajadzētu būt tik sāpīgiem. Jā, vai vispār arhitekta darbā ir vieta kaut kādam tādam savam ego? Un, teiksim, arhitekts risinājumu izstrādā 1,5 gadu. Ideju, nevis darba zīmējums. Darba zīmējumi jaunajam Rīgas teātrim varbūt 4 gadus izstrādāja, bet ne par to ir runa. Neliela izmēra objektam, ja ideja tiek izstrādāta 1,5 gadu, tad iespējams, ka arhitekts tajā laikā ir nodarbojies ar sevi interesantu nodarbi, dod Dievs, lai klients to saprastu un atbalstītu. Un paliek jautājums, vai viņam bija vispār iespēja to ietekmēt, vai viņam bija iespēja izstāties no tā, ja viņš kļuva par arhitektu ķīlnieku. No tā nav laba prakse, ja klients kļūst par arhitektu ķīlnieku. Man liekas, ka klientam ir jābūt iepriecinātam, atvieglotam un viņa problēmām jābūt atrisinātām. Klienta problēma nav, ka arhitekts ilgi domā, kādai mājai jāizskatās. Tā nevar būt, to nevar sagaidīt no klienta, ka viņš to akceptē. Jūsuprāt, viens varbūt ir, ka mēs trūkst varbūt prasmes uzklausīt kritiku, bet kā varbūt ar to nezinu, cīnīties, mainīt to varbūt kaut kā? Cīnīties nevajag, vajag trenēt masēt. Aikido vispār ir cīņa, kas izmanto pretinieku enerģiju, jā, un tā tālāk. Tā kā ar to ir jāsadzīvo. Cīnīties ir varbūt nav tas labākā izvēle. Vienmēr svarīgāk ir nevis pret ko tu esi, bet ko tu dari tā vietā vai ko tu panāc tā vietā. Un par kritiku. Ideālā gadījumā konstruktīva kritika, pamatota kritika, analītiska kritika, viņa jau nav aizvainojoša un viņai nebūtu jābūt apbēdinošai. Analītiska kritika ir par to, ko var izvērtēt, ko mēs redzam, kas ir vairāk vai mazāk pamatoti. Un tad abas puses to saskata. Patiesībā tur iegūst arī tādu tā kā pievienoto vērtību jaunu mācību, jaunu pieredzi, kad varēju šo paskatīties savādāk. Labi, šoreiz tas neizdevās, turpināsim tā, bet es esmu iegūst, esmu bagātinājies no tā, kad mani darbinieki vai mani komandas locekļi vai mani studenti citā reizē ir pateikuši vai padalījušies, kā viņi redz savādāk. Un tā ir kolosāla pieredze. To var iegūt tikai sarunājoties. Ja nav šīs sarunas, ja nav šīs atvērtības, un savukārt ar mācību spēkiem un ar skaņojošām instancēm, jo svarīgāk. Piemēram, ir Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas attīstības padome tāds instruments, kur ir apmēram 11 cilvēki, katrs no citas instances, un viņi visi spriež par ēku. Mana pieredze ir, kad 4 gadījumos no 5 projekta risinājums kļūst labāks. Nevis sliktāks, bet labāks. Ja
tu esi atvērts un tu sadzirdi. Pat ja tev nepatīk, ko viņi saka, pat ja es redzu, ka 2 no 7 tiešām nesaprot, par ko ir runa, bet ņemot vērā viņu iebildes vai arī saliekot akcentu savādāk, ka tas risinājums viņam ir potenciāls kļūt labākam. Jā, nenoliedzami. Man tad tajā sakarā es aizdomājos par to, kuram, teiksim, tā ir tiesības varbūt vispār spriest šo kritiku, jo dažreiz ir tas arguments, varbūt, ko vispār viņi saprot un kāpēc viņi manai ģeniālai idejai kaut ko runā pretī. Jo mazāk subjektīvs ir viedoklis, man liekas, jo vairāk viņam ir pamats tikt uzklausītam. Man šajā sakarā vienkārši interneta dzīvēs atradu tādu nedaudz senāku iniciatīvu, kas saucās Bietas balva. Tas bija A4D, tāda balva par to sliktākajām ēkām, kas ir izstrādātas gada laikā. Ja nemaldos 2 vai 3 reizes. Es domāju, ka vairāk, 4-5, diezgan daudz viņas ir piešķirtas, bet beigās mēs dibinātāji vienojāmies, ka lai vai kā mums tas patiktu, lai vai cik tas bija atraktīvi un faktiski tur bija laba apmeklētība tam pasākumam un arī bija labas uzrunas un bija viss caur, pat drusku tā kā caur humoru prizmu un tā. Mēs izlēmām, ka tas tomēr nav perspektīvs virziens runāt par arhitektu neveiksmēm. Reizēm ļoti gribās, lai cilvēki uzņemtos atbildību par to, ko viņi radījuši un arī tagad ejot, piemēram, kādreiz tu ieraugi māju un tev liekas, kā kaut kas tāds ir iespējams? Vai tiešām viņam ir certifikāts un viņš viņu saglabās? Bet tas nav labākais veids, kur pielikt piepūli, un tomēr mēs atteicāmies no šīs kritizējošās, ironiskās balvas. Diemžēl mums ir jāpaliek pie tā, ko mēs katrs varam radīt labāku. Ja ne paši, tad, nezinu, tad palīdzot citiem vai kaut kā tā. Bet man vienkārši tas nebija ilgs mūžs tajā. Man vienkārši šķiet, tas, kas viņai bija kaut kāds spēcīgi un nosacīja. Es gribētu teikt, arī objektīva, arī tā komanda, kas tomēr to vērtēja, kas tomēr bija. Katru reizi viņi bija citi, tur bija pieaicinātie cilvēki, jā. Un tāpēc es saku, tie formulējumi, viņi bija gudri, uzklausām un tam līdzīgi, bet vai arī tā kā mēs ar Andi Sīlu runājām, kad varētu šim birojam paprasīt, vajadzētu tā kā atbalstam A4D, vajadzētu, bet kā mēs tam birojam, mēs zinām, viņam ir liels apgrozījums, viņi var, bet faktiski viņi aizpagājuši gadu saņēma Bietas balvu, kā mēs viņiem prasīsim finansēt. Un tas nonāk tādās ļoti cilvēciskās pretrunās, ļoti ātri, ļoti īsas kājas tam procesam ir noslēgtā vidē. Ja sabiedrība arī tagad iepirkuma procesa rezultātā turpina pasūtīt tik šķidrus, tik virspusējus, tik nelietojams projekts un realizācijas, tad drīzāk sabiedrībai ir jāizaug un vienkārši ir jāatēdās. Ar to, es domāju, arī skolu, sporta zāļu piebūves un dažādi sabiedrības objekti, kas lielā skaitā nonāk iepirkumā, bet tas rezultāts ir sabiedrība degradējošs. Es iedomājos, ka tam bērnam vai tā rajona Latvijas provinces iedzīvotājiem ir ilgstoši jālieto tās telpas, par ko viņam tāds sots. Bet ja tas ir viss, ko šī sabiedrība ir radījusi, to izsmejot, rādot ar pirkstu un karot Bietas, neko daudz mēs tāpat nepanāksim. Tātad tas kaut kā savādāk ir jāārstē, jāvērš par labu. Bieta, starp citu, ir kalnu slēpošanā par bietu un snowboardā par bietu sauc tad, kad tu izveic to apvēlienu un ar galvu ieduries iekšā, tad tas ir kritiens bieta. Kritiens tomahauks ir, kad tu izdari vairākas apvēlienas un tā, tas ir tomahauks, bet bieta ir šāda, ka tu ieduries iekšā un kā aizpaliek ārā. Tā kā, tas tā kā sabiedrībai par jautrību, labi, ja viss kalnu veseli. To tā arī var kā klupienu tulkot, ka tas ir arhitekta klupiens. Galvenais, es domāju, lai mēs katrs no tā arī mācītos. Un es domāju, ka šodien no šīs sarunas arī būs ko mācīties. Es ceru, ka pārdomāt. Es pat nezinu, es nedomāju, ka te ir tieši mācība, bet padomāt savādāk un padomāt, kā tas, ko es izveidoju, kā tad tas īsti radās. Tā tad es pieņēmu lēmumu par to. Un tas ir tas, ko es saucu par rastriem. Ja tu paskaties uz savu māju, tu redz, ka tu esi lietojis 2., 4., 7. un 12. principu, un pie tam 7. princips tavos objektos atkārtojās vairāk kārt. Tas ir veids, kā domāt par savu darbu. Un rastrs ir tas, ka tu paskaties un tu redz, ir, nē, nav, ir, nav, nē, tas ir cits rastrs. Ja, tu lieto rastrus. Viens no tiem ir skin fasāde. Vai nu viņi tur ir, vai nu viņas nav.
Jā, kur astru skaits ir neierobežots. Šīs sarunas kontekstā mēs gribējām atdzīvināt jautājumu, ko es parasti mēs uzdevām pirmajā sezonā, nobeidzot katru sēriju. Es domāju, ka daļēji jau atbildēts, bet tomēr, kas priekš tevis ir arhitektūra? Dzīvesveids. Jā, man ir tas variants, kad es ar to sadzīvoju no 6 gadu apzinātā vecuma, no 9 gadiem točna. Priekš manis arhitektūra. Veids, kā būt, saskaņā ar savu eksistenci un kā realizēties. Tas ir paši realizācijas veids. Pie tam ar gadiem mainās gan tas, ko es daru, kā es daru un kā es jūtos par to. Un tas ir arī tāds patīkams pārmaiņu process. Un tas ir veids, kā būt liederīgam, kā realizēties un kā iedarboties ar sabiedrību un pasauli. Bet es vēlreiz atgriezīšos arī filozofiskā plāksnē. Viena mana tāda bija 15 gadu jubileja A4D, un es bez sagatavošanās, neuzrakstot melnrakstu, mēģināju pastāstīt vienu savu domu. Man ne ļoti labi izdevās pastāstīt, bet es viņu pateikšu tagad vēlreiz. Mēs visi no skolas atceramies tādu jēdzienu kā entropija. Entropija ir nekārtības mērs. Visa pasaule attīstās virzienā, ka entropija palielinās, un entropija būs vislielākā, kad visa pasaule iegūs vienu temperatūru, vienu blīvumu, nemainīgu, un viss ar visu būs sajaucies, un nekas vairs vai nu nekustēsies, vai kustēsies uz vietas. Tā ir lielā entropija, tas ir vislielākais haus. Lūk, un arhitekta darbs patiesībā ir entropijas samazināšana, jo mēs pieliekam savu piepūli, savas zināšanas, savu enerģiju, savas emocijas, savu gribu. Un kādā telpas nostūrī vai kādā zemes labiekārtojuma nostūrī kaut ko radām, mēs esam samazinājuši entropiju. Tā kā mans mērķis ir samazināt pasaules entropiju iedzīgā veidā un dot cilvēkiem šo iespēju, ka šis darbs ir jau viņu vietā izdarīts, un viņi tur ienākot var darīt to, kas viņiem patīk, baudīt to, kas viņiem tiek sniegts, bet tas prasa piepūli. Savukārt, ja mēs dārziņu un labiekārtojumu nekopjam, un ja mēs māju atļaujam būvēt bez projekta, entropija ir daudz lielāka. Arhitekts ir tas, kas samazina entropiju apkārtējā pasaulē. Brīnišķīgi, aicinu visiem turpināt mazināt entropiju ap sevi. Un ar šo arī noslēgsim mūsu sēriju. Paldies Ingurdam Lazdiņam par to, ka ieradies un par veltīto laiku. Kā arī pasakamies Acoustic Solutions un Creative Tuesdays par atbalstu un telpām šim projektam. Uz tikšanos! Jūs klausījāties podkāstu Rokturs. Vairāk par jaunajām epizodēm meklējiet podkāsta Instagramā podcasts.rokturs. Podkāstu veido Alise Grebeņuka, Elizabete Dreimane, Artūrs Dāvids Bieziņš, Marija Ozola, Dominika Cipkins un Toms Martiņš Šaķis.